Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan, atverot Bībeli, sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 4. nedēļas lasījums. Otrdiena – greizsirdības sākums. Vai zināji, ka greizsirdība nozīmē vēlēties kaut ko, kas pieder kādam citam, vai kaut ko, ko šis cilvēks prot? Un vai zināji, ka saskaņā ar Wikipēdijas datiem pasaulē ir vairāk nekā 6000 dažādu indīgu čūsku sugu, kas var sāpīgi iedzelt un nogalināt, tāpat kā greizsirdība nogalina labas rakstura īpašības cilvēka sirdī? Lasīsim, kā greizsirdība pārņēma Luciferu. Lucifers vēroja Jēzu runājam ar Dievu Tēvu. Ko viņi apsprieda? Ak, kā Lucifers vēlējās to zināt! Jā, un kāpēc viņš to nezināja? Vai viņš nebija pirmais no ķerubiem, kas ir augstākie eņģeļi? Vai viņš nebija eņģelis, kas bija vistuvāk Dieva tronim? Kāpēc Jēzus tika aicināts personīgi sarunāties ar Dievu Tēvu, bet viņš netika? Lucifers jutās greizsirdīgs uz Jēzu. Jo vairāk viņš domāja par Jēzu, jo greizsirdīgāks un skaudīgāks tā domas kļuva. Bet viņš tik un tā turpināja tās lolot. Dievs zināja, cik ļaunas var būt greizsirdīgas domas, tāpēc viņš mūs par tām brīdināja 10 baušļos. Ko Dievs teica? Par to lasīsim 2. Mūzus grāmatas 20. nodaļas 17. pantā. Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Dievs zina, ka tad, kad iekārojam kādam citam piederošu lietu vai īpašību, mūsu sirds pildās ar skaudības un greizsirdības indi, kura nekad nevienu nedara laimīgu. Ja vien Lucifers to būtu sapratis. Bet viņš nepārstāja. Viņš nedomāja par to, ka Dievs visu radīja caur Jēzu. Kāpēc Lucifers, radītais eņģelis, lai būtu greizsirdīgs uz to, kurš viņu radīja? Ko gan viņš domāja? Pārāk daudz domājot par sevi, viņa domas kļuva ļaunas un greizas. Tik greizas, ka viņš teica, es būšu kā pats visaugstākais. Pirms tam debesīs neviens nekad nebija bijis greizsirdīgs. Katrs eņģelis priecājās, ja viņa draugiem, citiem eņģeļiem, bija īpašas garīgās dāvanas. Neviens pat nezināja, kas ir greizsirdība. Cik skumji, ka Lucifers izvēlējās ļauties samaitātai domāšanai. Kāda būtu pasaule, ja tajā nebūtu greizsirdības un lepnības? Kā tu jūties, kad ļoti, ļoti vēlies iegūt to, kas pieder kādam citam? Dievs vēlas mums palīdzēt, lai mūsu sirdis būtu mīlošas un brīvas no greizsirdības indes. Tagad ir pienācis laiks atmiņas panta dziesmai.
Tagad mēs stāsimies pie taisnības pārbaudes, lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas īsti ir labs. Tagad mēs stāsimies pie taisnības pārbaudes, lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas īsti ir labs. Īsti ir labs, īsti ir labs, lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas īsti ir labs. Ījaba 34. nodaļa, 4. pants. Tagad mēs stāsimies pie taisnības pārbaudes, lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas īsti ir labs. Tagad mēs stāsimies pie taisnības pārbaudes, lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas īsti ir labs. Īsti ir labs, īsti ir labs, lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas īsti ir labs. Ījaba 34. nodaļa, 4. pants. Pateicies Dievam, ka Viņš palīdz tev būt priecīgam par svētībām, ko Viņš tev devis. Pateicies Viņam, ka Viņš atgādina mums savā vārdā, ka greizsirdība ir ļauna lieta. Un par to var izlasīt Salmana pamācības 14. nodaļas 30. pantu.